Kāpēc, jūsuprāt, Eiropai kopumā ir nācies tik grūti atteikties no Krievijas naftas un gāzes piegādēm? Jo vēl šobrīd, 3,5 gadus pēc kara beigām, Eiropa tērē apmēram 2% no visas Eiropas Savienības koprodukta, iepērkot Krievijas fosilos resursus. Eiropa ir bijis ārkārtīgi naiva un paļāvusies uz to, ka Krievija var būt uzticams partneris, uzticams piegādātājs un piegādās naftu un gāzi par lētām cenām, un tas turpināsies mūžīgi. Tāpēc arī visa infrastruktūra ir faktiski vērsta sadarbībā ar Krieviju. Tāpēc parādījās Nord Stream 1, Nord Stream 2, kas bija absolūti nevajadzīgs projekts, bet nākotnē varētu gadīties tā, ka šis projekts varētu darboties, ja Krievija tiešām būtu uzticams partneris. Bet mēs redzējām jau pirms paša kara, kad Krievija pēkšņi pārtrauca savas gāzes piegādes, gāzes cena auga 7 reizes, tad Eiropai atvērās acis, jā, Krievija varbūt tomēr nav uzticams partneris, un pamazām sākās darbi, lai uzlabotu infrastruktūru tajos virzienos, kur Krievijai ir uzticamāki piegādātāji, kaut vai, piemēram, Adrijas cauruļvads, kuru var izmantot arī tāpat arī sašķirinātās gāzes termināli, kurus arī tie labi iekārto, lai tos varētu izmantot. Pamazām šīs acis atveras, bet, protams, joprojām ir daudz ekonomiskās intereses. Visiem gribas izmantot, protams, uzņēmumiem lētu naftu, lētu gāzi, sevišķi tas ir raksturīgs Ungārijai, Slovākijai, kas ir neparastā veidā lieli Krievijas cienītāji ne tikai šajā jomā, bet arī politiskajā jomā. Pamazām lietas notiek, pamazām infrastruktūra uzlabojas, un tagad ir vajadzīga politiskā griba patiešām atslēgties no Krievijas kā neusticami piegādātāji un pievērsties tiem piegādātājiem, kas ir uzticamāki. Protams, tas var būt saistīts arī ar kādu cenu pieaugumu, bet neba jau Eiropas Savienība sāk šo karu. Un, diemžēl, šis karš ir ļoti postošs un jāmaksā par to karu ir arī mums, diemžēl. Ko Eiropas parlaments ir izdarījis, lai Eiropas Savienība spētu atteikties no Krievijas naftas un gāzes? Eiropas parlaments šajā vasarā saņēma regulas projektu no Eiropas komisijas, un šajā regulā, mūsuprāt, bija ļoti tādi, pavāji noteikumi. Eiropas parlaments ir pateicis, ka no Krievijas naftas un gāzes ir jāatsakās gadu ātrāk nekā to komisija piedāvā, tātad nevis ar 28. gada 1. janvāru, bet ar 27. gada 1. janvāru. Mēs esam arī izslēguši iespēju atgriezties pie Krievijas gāzes piegādēm, kaut kādu dramatisku notikumu rezultātā, jo Eiropas enerģētiskā drošība nevar tikt saistīta ar šādu neusticamu piegādātāju. Mēs esam arī pateikuši, ka nedrīkst būt nekādi izņēmumi, jo Ungārija, Slovākija, arī Čehija ir saņēmušas pietiekami daudz Eiropas fondus, lai sagatavotos šādam pavērsieniem, ir vajadzīga tikai politiskā griba. Mēs esam krietni padarījuši stingrāku šo likumu, un mēs tagad sāksim trialogus, respektīvi sarunas ar padomi, Eiropas Savienības padomi, ar komisiju, lai vienotos par šī likuma projekta galīgo redakciju. Un šīs sarunas būs ļoti grūtas, jo ļoti bieži mēs saņemam no Eiropas Savienības padomes atbildī, ja mēs jautājam, kāpēc nevarētu atteikties gadu ātrāk, vai kāpēc nevarētu šīs izņēmumu valsts arī vienā plūsmā ar mums darboties, tāpēc, ka viņas tā vēlas, vai tāpēc, ka viņas tā nevēlas. Tas ir diezgan vājš arguments un ļoti grūti pret tādu vēlēšanos vai nevēlēšanos ir cīnīties. Kad ir jāpieņem galīgais lēmums šajā jautājumā? Būtībā tas ir atvērts datums, bet tā kā sākotnējā redakcijā, ko mēs esam akceptējuši, pievienojot starp citu arī gāzei naftas produkts, mēs vēlētos, ka tas stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri. Tātad mums ir jāpabeidz trialogu decembra sākumā, un decembra vidū ir vajadzīgs Eiropas parlamenta balsojums. Ja trialogu rezultātā mums nāksies kādus termiņus pārcelt uz kādu augstāku vietu, uz tālāku vietu, tad mēs skatīsimies, bet mēs vēlamies, lai šis likums stātos spēkā jau uzreiz pēc mūsu balsojuma, tātad jau nākamajā gadā, jau ar 1. janvāri.